Ļubovs. Tā. Ar ko lai sāk? Iepriekšējā reportāža bija pie Drīģa. No tā mēs veiksmīgi tikām projām pa kalniem augšā stumjoties. Un minām uz... Ko mēs minām? Krāslavu. Minām uz Krāslavu. Krāslavu. Tur šo to apskatījām, bijām informācijas centrā, dabujām jaunas kartes kaut kādas, tuvāko apkārtni un gaidot Nauri Maksimā. Sēžot ārā bija pīzģets, baigās vētras, nāca virsū. Un tās bija it kā mums pa ceļam. Tā kā mēs minām uz Daugavpils pusi, baigi labi ripoja. Šādi tādi uzpūt vēši no sāna, tā kā gandrīz iegrūž grāvī. Visādi citādi jau bija normāli. Šitas ir Ļubovs. Pirms pāris minūtēm te peldējos. Tā kā man jau ir vēl viens ezers pelds sarakstā. Esam kaut kādus 11 kilometrus aiz Daugavpils. Šeit mēs nakšņojām. Šodien, kā redzēt, nav saulains laiks. Cerēsim, ka tas vējš, kas pūš, norimsies vai arī pūtīs mums aiz muguras. Mums jātiek apakaļ uz lielās štrāses. Un jābrauc, ka uz Daugavpilu aizbraucām. Vēl pirms Daugavpils sāka nākt virsū melnums, kas nepārvērtās Lietuvu. Tai pieturā, kurā mēs sēdējām un ēdām. Bija paminām tālāk. Un kā tieši ieminām Daugavpils zīmē iekšā, tā sāk līt. Griezām riņķi un braucām uz tuvāko pieturiņu apakaļ, kas bija turpatās. Un tā mēs tur Daugavpilī bijām. Pastījāmies dažas vietiņas. Pie mecena piedāvājās kaut ko parādīt. Vai tas bija kaut kas erotisks domāts, vai ko viņi gribēja. Paminām. Lielajā rimītī iepirkāmies, bija jau 9 pāri. 9:30 minām ārā, bija jāpaspēj tikt kaut kur prom no Krievijas. Tad tikām šitā. Sākumā piebraucām no nepareizās puses pie šitā ezera, kas bija tāds nomaļa dīķelīts, tāds maziņš. Un tad apminām šiem ezeram apkārt, jo pirmajā vietā bija cilvēki, nākamā nebija tik seksīgi, pēc tam bija bišķi seksīgāk, bet pie pašas trāsas gandrīz, un tā mēs tikām otrā pusē. Un sāk spīdēt saulē. Tad mēs pošamies ceļā uz Līvāniem, Jēkabpili un Pļaviņām. Un tad jau redzēs, vai tiks līdz Madonas pusē. Viss. Kas ir? Ko tu gribi pateikt? Neko. Pilnīgi. Neko.